Reizēm milzīga uzņēmuma panākumi ir atkarīgi no viena vienīga cilvēka gaišās galvas, kas ar savu inovatīvo pieeju ir spējusi pārkāpt esošās robežas un radīt jaunas, pārsteidzošas un dzīvi krietni vien ērtāku padarošas lietas. Tieši tā ir noticis ar uzņēmumu, par kuru dzirdēsit nākamajā sižetā. Šis veiksmes stāsts jāsāk ar atskatu vēsturē. Pagājušā gadsimta pašā sākumā Zviedrijā radās uzņēmums AGA, kurš nu jau pazīstams visā pasaulē, tā skaitā arī Latvijā. Uzņēmuma straujā izaugsme notika pateicoties viena vīra, Gustava Dalēna, tehniski ģeniāliem izgudrojumiem. Viņš ir ne tikai viens no Zviedrijas nozīmīgākajiem Nobela prēmijas laureātiem, bet arī vienīgais šīs prēmijas laureāts, kurš izveidojis rūpniecisku uzņēmumu grupu. Izgudrojums, par ko Dalēnam tika piešķirta Nobela prēmija fizikā, bija pašregulējošs mehānisms, ko apvienojumā ar gāzes akumulātoru var izmantot bāku un boju apgaismošanā. Ar to viss tikai sākās. Un ik gadu uzņēmums AGA nāca klajā ar jauniem izgudrojumiem, uzsākot ražot televizorus, radio, liesmu regulējošas gāzes plītes, filmu projektorus, periskopus, sirds un plaušu medicīniskās iekārtas, akumulātorus un daudzas citas preces. Taču pagājušā gadsimta 60. gados uzņēmums sāka koncentrēt visu uzmanību uz gāzes sektoru. Šobrīd AGA ir vadošais rūpniecisko gāzu uzņēmums Ziemeļeiropā. Tā pakalpojumi ir pieejami arī Latvijā, un šeit ir arī uzņēmuma ražotnes. AGA ir starptautiska kompānija, un mēs esam mērķtiecīgi gājuši uz to, lai mēs augtu. Mēs Latvijā strādājam 15 gadus, un no paša sākuma mēs esam formulējuši savus mērķus būt par līderi medicīnas un rūpniecisko gāzes segmentā, un vienmēr esam realizējuši klienta interesi, un tas, protams, mums ir palīdzējis sasniegt to, ko mēs esam sasnieguši šobrīd. Uzņēmuma klientu vidū ir visdažādākie Latvijas metāla apstrādes uzņēmumi, pārtikas un dzērienu ražotāji, zinātniski pētnieciskie centri, laboratorijas, autoservisi un vēl daudzu citu jomu uzņēmumi. Ļoti svarīgs AGA klientu segments ir slimnīcas, kur izmantojot slāpekļu oksidulu, mēs varam veikt sekmīgas operācijas un izmantojot medicīnas skābekli, mēs palīdzam klientiem ātri atlapt un atgriezties mājā. Neskatoties uz krīzes situāciju, uzņēmumā ir investēti lieli līdzekļi gan pērn, gan arī tiks investēti šogad, jo AGA šeit ir uz palikšanu un savu attīstību bremzēt negrasās. Turklāt uzņēmums pastāvīgi nāk klajā ar jaunumiem, kas ne tikai noderīgi lieliem uzņēmumiem, bet ikvienam no mums. AGA šogad klientiem piedāvā jaunu gāzi, kas ir domāta griliem, turismam, atpūtai. Jaunā produkta nosaukums ir Agasol grilgāze, un viņa ir unikāla ar to, ka principiāli atšķirās no citiem produktiem, kas līdz šim ir bijuši tirgū, jo jaunais produkts ir pildīts ar cita veida odorantu, kas strādājot ar grilu pilnībā sadeg, un mums nepaliek nekāda kaitīga izgarojuma. Grilgāzes baloni ir daudz vieglāki nekā tradicionālie tērauda baloni. Tie ir caurspīdīgi, kas ļauj viegli pamanīt brīdi, kad tukšais balons jāmaina pret jaunu. Gāzes sastāvā ir propāns, kas ir uzticams un drošs enerģijas avots un pilnībā sadeg. Grilgāzes balonus ir iespējams izmantot visur, kur tos var paņemt līdzi un pievienot iekārtai. Ar to var gan ātri pagatavot ēdienu, ievērojot precīzu temperatūru, gan arī izmantot sildītājos, kas īpaši populāri ir kļuvuši pēdējos gados ārā kafejnīcās komforta radīšanai vēsos laika apstākļos. Nolēmām arī ielūkoties ražotnē, lai redzētu, kā tad gāzes balonos tiek iepildītas. Tā kā darbs ar gāzēm prasa īpašu attieksmi, ražotnē vislielākā uzmanība tiek pievērsta drošības jautājumiem. Gāzes šķidrā veidā tiek ņemtas no to ražotājiem, piemēram, slāpekli un skābekli ražo tepat Latvijā, AGA ražotnē Valmierā. Šķidrās gāzes tiek pārpildītas uz ražošanas tvertnēm, no kurienes ar sūkņu palīdzību tās padod uz iekārtu, ko dēvē par gāzifikātoru. Šeit gāzes beidzot iegūst savu gāzveida stāvokli. No klientiem tiek saņemti tukšie gāzes baloni, kas jāuzpilda. Protams, vispirms tie tiek rūpīgi pārbaudīti, vai nav radies kāds bojājums. Pēc uzpildes balonus visus kā vienu nomarķē ar svītrakodiem. Visa informācija par balonu apriti ir datorizēta, kas nodrošina pilnīgu balonu izsekojamību.
ļaujot redzēt, kad veikta balona pārbaude, kas balonu pildījis, informāciju par klientu, kas to lieto, un pat to, kurš šoferis balonu piegādājis klientam un atgādājis atpakaļ uz uzpildi. Balonu uzpildīšana notiek uz īpašām platformām. Vispirms uzpildes panelī tiek ievadīti visi nepieciešamie parametri. Tajā skaitā spiediens, ar kādu gāzi tiks pildīta, un tad uz uzpildes rampas tiek uzlikti 24 baloni, kurus pievieno augstspiediena caurulēm. Apmēram stundas laikā šie baloni ir uzpildīti. Pēc uzpildes katrs balons tiek aizplombēts, lai noslēgtu ventiļu izēju. Pilnie baloni tiek piegādāti klientiem, bet, piemēram, grillgāze tiek vēsta uz vairāk kā 60 tirdzniecības vietām Latvijā, starp kurām ir Statoil degvielas uzpildes stacijas Rīgā, Cenu klubs LV un Kārauta. Mūsu darbs nebeidzās tikai ar to, ka mēs šo gāzi no gaisa saražojam, sapildam balonos un atdodam kādam. Mūsu darbs pa lielam sākās tajā brīdī, kad gāze ir aizvest pie klienta, jo mēs ar savām zināšanām palīdzam klientam atrast tos labākos risinājumus un procesus, kā šo gāzi pareizāk izmantot. Tā mūsu galvenā atšķirība, ar ko vēl mēs esam spēcīgi, ir mūsu komanda, kurā strādā ļoti daudz un profesionāli cilvēki.